Vakar mani, tāpat kā lielāko daļu Latvijas, nošokēja paziņojums telefonā, valsts līmeņa brīdinājums, esi gatavs. Es jau domāju, ka karš sācies, bet nekā, izrādās tikai krusa, kas ir daudz labāk. Tāpēc tagad apskatīsim, kas tas vispār ir un kā tas strādā. Latvijā tā saucas šūnu apraides sistēma, un tā sāk strādāt 1. jūlijā. Te ir 2018. gada Eiropas Savienības direktīva. Tā nosaka, ka līdz 22. gadam visām Eiropas Savienības valstīm ir jābūt ieviestai šādai sistēmai. Latvieši to izdarīja, tad 3 gadus testēja un tagad palaida pirmo paziņojumu. Un tehnoloģija ir interesanta. Te var nebūt internets, simkartes, tu varbūt neautorizējies, tāpat uz telefona atnāk šis paziņojums. Telefonos ir iestrādāts īpašs atsevišķs kanāls, kur no telekomunikāciju torņiem var atnākt šāds paziņojums un telefons to rēģēs. Un telefonus ražojot pirms 25 gadiem jau sāk likt iekšā šādas tehniskas iespējas. Kad notiek krīze, valsts līmenī tiek izvērtēts, kuras zonas ir apdraudētas. Tālāk tiek izsūtīti paziņojumi cilvēkiem, kas atrodas tajās zonās. Kā nosaka, kurā zonā tu atrodies, nevis pēc GPS, bet gan tieši pēc tā, kuriem radiotorņiem tu atrodies tūmā. Un atnākot šim paziņojumam, telefonā sāk skanēt sirēna, pat ja tev skaņa ir izslēgta. Doma ir laba, man patīk, ja ir avārijas situācija, cilvēks tiešām vajag apziņot. Bet noskaidrojies, ka ne visi šīs ziņas saņēma. Te būs galvenie iemesli. Pirmkārt, tas var būt izslēgts pašā telefonā. Ja tā tur uzstādījumi un bezvadu ārkārtas brīdinājumi, tad tu redzēsi, kuri brīdinājumi ir ieslēgti un kuri izslēgti. Ir atsevišķi telefonu modeļi, kuriem jau fabrikā šo opciju izslēdz, un tad tev nāksies to ieslēgt, ja vēlēšos paziņojumus saņemt. Tas var būt, piemēram, atsevišķiem Xiaomi modeļiem, kas nāk no Ķīnas. Ja tu lieto iPhone, atver iestatījumus, paziņojumus un valdības paziņojumus. Tāpat šie paziņojumi var nestrādāt cilvēkiem, kuri ceļo. Ja viņiem ir citas valsts simkarte un viņi izmanto datu viesabonēšanu, tad konkrētās situācijās viņš šo paziņojumu nesaņems. Tāpat nestrādās arī lidojuma režīmā, un ja tev ir sens vai nestandārta telefons, arī tad tas var nestrādāt. Tas arī viss, paldies par klausīšanos, līdz nākošajai reizei.